Hei! Labdien, vecais! Labdien, jaunais! Diena ir laba, bet kāds tu pats esi? Kāda vaina? Ko tu te buries? Stādi ozols? Jā. Varbūt, ka izaugs tāds pats, kā viņa sencis. 1000-gadnieks. Un tāds stādi pa ceļmalām? Pa visu Latviju. Varbūt, ka izaugs. Kaut gan drīzāk jau iznīcinās, izbradās, ja tādi staigās pa zemes visu katu. Nu, kur jums būtu jāskrien? Zeme ir apaļa. Aiz tā horizonta ir jauns horizonts, aiz tā atkal jauns horizonts. Un tas nozīmē, ka tu nonāksi tanī pašā vietā, no kurienes esi izgājis. Jā? Zeme ir apaļa. Iedodien zīli. Še iestādi. Nepazīst! Kas tev te visu cēla un rīkoja ko? Vanderam nav, lai jums veikalu vienu. Paņemsim zintrā ir, nu pat kā pievērts. Kāpšā mašīnā. Pakaļajā sēdeglī. Tur? Jā. Uz. Ah! Hei! Vai atkal ir bērnieks laiks, kad pietums un prātnieks ir klāts? Sveiki, priekšnieki! Labdien! Jūs pie manis? Slaucējs saka, nevajadzētu visu zāli pārstrādāt skapsienu. Laimīt, palīdz. Vander! Vander! Tas ir kondieris. Kas tas tāds bija? Kultorgs, droporgs bijušais. Kāds droporgs? Nu kā, viņš vadā viss priekšnieks augstus viespasom pirtim, kamēr pats nodzērās. Vander, ej prom. Tu gribi sākt jaunu dzīvi? Nevajag, neizdosies. Ej prom, te jau nesanāk. Kas te tur bija ar to sienu? Priekšnieku vajadzētu aizvākt to cilvēku. Nav mašīnas. Bet jūsējā? Laimīt, kur ir Kaziks? Jūs tā kā kopā? Jā, propagandas seminārs. Un kad tas vienreiz beigsies? Propagandas seminārs, mednieku biedrība, grāmatdraugu biedrība. Sabiedrības labā. Ar manu mašīnu. Ar kolhozu jums ir jaunā? Demokrātija. Jums ir jauna mašīna? Tad es aizvedīšu. Man nav atslēgas. Sefā.
Oi, oi, oi. Drūmās pagātnes mēmie liecinieki. Rīt būs 2 gadi kopš atmetu. Nu tad budem naši dekrēti īstenot жизни! Piebalgā, kur albrūve, piebalgā, kur ķeņģere. Piebalgā, kur lopus uzķēre, piebalgā, kur ķēvele. Говорите, что Бога нет. Kur tad es viņu likšu uz bagāžnieku vai klēpī? Māksla pieder tautai, es teicu. Mums ir nauda, bet jūs pliki, kas vien pakaļas. Mākslinieki nāciet pie tautas. Mums ir miljoni. Bet ja tie dūrē, Ārtis viss spēlēja un gulīja ļaudis uz tirgus. Tie visi jūlēja un laigāja. Vai tad tiešām nav nevienas mašīnas? Nu, vakar taču norunājam, šodien ir visiem brīvdiena. Grimza, šeit augsts sveiciens no dārzniecības skuķiem, ne? Oi, sveiki, sekretāri! Man sauc Vilsons, es Pirmdienas. Oficiāli, pasties. Klausies, man te vajag tavu parakstu uz tā mašīnas papīru. Bet es jau nezinu, kāda jums te tā kārtība. Kārtība kā visur. No katra pēc viņa darba, katra pēc vajadzības. Oficiāli, man nauda ir, man mašīnas nav. Nu, bet tad nodod Vanderam. Tev jau neviens nekad neatteiks. Labi, Jā, tikai parakstu. oficiāli. Tad jūs man aizvedīsiet uz to glabātuvi. Ew, kas ir apmaldies? Lūdzu. Paklau, Grimze, kā mēs to valgu varētu dabūt laukā? Nu, te jau pietiks, lai dibinātu veselu saimniecību. Vanders izlēma, ka labāk iegādāties jaunu tehniku, nekā meklēt rezerves daļas. Bet citur taču trūkst. Trūks te Labdien! neprot dzīvot. Jūs esat sekretārs? Es jūs klausos. Labdien! Es esmu studenta no ekonomikas fakultātes. Man ir jāraksta kursa darbs par jūsu Piedodiet, bet kolhozu. mums te ir mazas nepatikšanas vēlāk. Bet direktors Vanders sūtīja pie jums. Vēlāk, varbūt vēlāk. Atvainojiet, lūdzu. Saprotiet, man kaut kas ir jāuzraksta. Ja es neuzrakstīšu, es nebeigšu kursu. Par ko jūs gribat rakstīt? Es nezinu, bet man ir jāuzraksta. Konkrēti. Ja es neuzrakstīšu kursa darbu, es nebeigšu. Jūs saprotiet? beidzot, Kaziks Man ir atbrauca. jāuzraksta. Nu, Piedodiet. Sveiks, sekretār! Sveiks, Kazim. Vanders teica, tu man esot meklējis. Mums jāizved kāds slimnieks uz sanatoriju. bet man ir jāuzraksta Rīt lielā kursa darbs. ciema Ja es padomes neuzrakstīšu, deputāts es nebeigšu. Šodien man jāatkārto tēzes. Piedodiet. Braucam, braucam. Tad tu palīdzēsi man viņu iekraut mašīnā. Labi, bet ne vairāk. Piedodiet. Bet man ir jāuzraksta. Jūs saprotiet, ka man ir jāuzraksta. Адъютантьево превосходительство. Cilvēki mīļais, tu celies augšā. Svodniks, Pabraukās ar mašīnu. Današķiks, Jurba! Jūs atrodaties man? Jūs celies maitā! Živai Jurba! Nenāc klāt! Jūs atrodaties mākslas templī. Te es esmu saimnieks. Es sarīgu jūsu labākā bojets nevidimava fronta. Un lūdzu, lai manus pelnus izskais šeit. Un lai bērnu basās kājiņas skūpsta mana nepiepildītā mūža dienas. Nepretojies, būs sliktāk! Vander! Vander, tu redzi? Vander! Tu redzi, Vander! Tev taisnība. Alkohols saīsina mūžu. Es ko domāju, ka esmu skaidrā, tad dienas tik gari velkas. Bet kā iezer tā, Diena nakts, mēs pa Āfriku. zini, šitā hohma tā iepatikās Bragašķokovam. Nav vairs Bragašķokovam. Nav?
Nav Lukševics, nav Siliņa. Hei, vai taisnība, ka Morkans ar pagarēlu? Jaunās tradīcijas! Lai dzīvo! Mucas! Tu, amonjaks! Tik daudz es esmu izdzērs. Amonjaka nē. Konjaks, viņjaks, traumaks. Traumaks vēl tudās. Bet kur jūs liksiet saražoto vīnu? Pārstrādāsiet amonjaka? Nepieļausim. Vīna seks ir mana ideja. Bezmiega naktis Moldāvi. Apgūt pieredze. Viņš mums ar Vanderu miljonus taisīt. Taisnība, ka Vandera mampuli iešūt. Nezinu pats vai partkomā. Paklausies, kā tevi sauc? Mani? Janka. Paragats kārtu Jānis nāca līgo. Janka, tev te grib bērni, sieva, ko? Kur strādā tev sieva? Ko? Ko tu gribi no manas sievas? Nu, es prasu, kur strādā tev sieva? To tu gribi piešļūt? Kaktā! Es tev saku, kaktā! Citādi cener, es atdošu. Es strādāju uz PMK par samasu. Esi mierīgs. Man šodien ir brīvdiena, es varu darīt, ko es gribu. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен. Toļi, kur tu esi, nu nāc taču palīgā? Pagaidies. Zaķīt. Pats. Nāc pirtiņā. Ak, tu zaķīts mans. Tūlīt. Nu, tad pampelējies. Turēs pretī vēl. Es te No, domāju, ka kāds apsēs. ministrs atvests. Nē. Dokumentus nokārtosim pēc tam. Esiet bez rūpēm. Jūs sēmniecībā mums tas labākais klients ir. Ew, mīļais cilvēks, skolas pagalmā. Vai tad tu neredz, ka cilvēkam mikstais krēsls? Panāc šurp, pavizināsimies, tepat netālu. Nu, panāc šurp. Nē, nāc pats. Stāvi! Šī gan teica stāvi pats. Tev takš neviens pakaļ nedzenas. Nu, ko nu? Ko tu te meklē? Ko tu te dari? Kas te notiek? Ko jūs te darāt? Pusdienas ēdam. Tas ir pusdienas? Nē, es tiec. Pēterim par labu darbu cilvēks atveda. Привет, начальник. Kazik? Kolotkas plikas. Nav kur dabūt. Pēters līmē, bet naudu neņem no saviem. Pēteris no draugiem naudu neņem. Tad tu te esi saimnieks. Jā. Un tad jūs varat darīt, ko gribat. Man ir brīvdienas, vai brīvā laikā es varu darīt, ko es gribu. Arī skolas pagalmā apgānīt. Bērni skatās. Ko tu izdarīji? Neko. Ei, bērni, aiziet pēc skolas direktoris. Pagaidi! Jokseli, mokseli, vai tu neesi letiņš, ko? Vai dieviņas? Kurš aizies, ko? Es? Ātri! Es solīju kalvu noraušu. Nobies, ko? Ak, tu! Skaties! Apskaties! Un tas tev paliek 20 kapekam. Ejam! Ejam, direktori ir kabinetā. Pagaidi! Provokācijām nepakļauties. Nu vēl nebūs! Ai, letiņa ēdīs, ko? Mani viņš ēdīs. Bez Pēteri mēs tā kā bez rokām. Ja kas aizskries citur, te garaža, lai piepelnās brīvajā laikā. Kolotkas viņš līmē mufeļkrāsnī, un tas viss uz valsts, uz skolas rēķina, lai piedzertos, lai apgānītu skolu. Bērni dzird. Bērni, nu ejiet taču strādāt. Nu ejiet, cik reizi jāsaka, ka jāiet strādāt. Neiet taču, neiet strādāt. Bērni visu dzird, viņi visu saprot. Nu, tur jau tā lieta, ka bērni skatās. Nu, bet ko tad, lai mēs darām? Cik es zinu, mūsu kolhos ir šefa organizācija. Jā, paldies, kolhos jau palīdz, ļoti labi palīdz. Bet dzīvu vīrieti, kura roka tīku soļi ir vajadzīgas. Kurš te nāk strādāt par 80 rubļiem mēnesī, tas pirms Pēteres
Ziemas brīvdienās aizsaldēju trubas, 15,000 izmaksāju. Pusbērni veselu mēnesi kavēja skolu. Jūs domājat, es to ļurbaku atlaidu no darba? Man viņa dēļ bija jāzaudē principalitāte. Citu nevar dabūt un cauri. Jūs domājat, bērni to neredz? Ja mēs Bērni, kāpēc jūs tādu kopā nostātos jāiet strādāt? Prom, strādāt. Vienoti pret zērājiem. Ko? Muļķības. Jūs godīgajiem palīdziet. Dzērāji izzudīs paši no sevis. Pagaidi! Idrīt, vai kociņ, tu neredz, kā tu brauc, tev pus cements jau ir izvajis. Biedra leitnants, jūs redzējāt? Pagaidiet! Nu, pagaidi, kad... Kam pieder šī mašīna? Jūs zināt, kam pieder šī mašīna? Jūs pārkapat noteikumus. Bet kam pieder šī mašīna? Biedra Vandera mašīna. Jaunais šoferis? Atkal tu? Nu, ko te jūs uzreiz neteicāt? Es gandrīz vai caurumu iekņēmu. Ka niebiet caurumu, bet sakiet, kam pieder tā mašīna? PMK, tas gan neietilpst mūsu pienākumos, bet mēs ziņosim. Nemelojiet, par vieniem meliem būs mazāk. Vadīsim. Es pats ziņošu. Kniebiet caurumies, tu esmu pelnījis. Nav ko jāapļaustas. Nevajag pārspīlēt. Pārkāpums nebija īpaši liels, tā kā 3 rubļi īvis. Visu gero, Markoņis! Vanderu pasveicini! 3 rubļi īvis. Es saku, kniebiet caurumies, esmu pelnījis. Nav ko jāapļaustās. Bērni skatās. Un viss. Brauc mājas. Ei, no kurienes jūs esat? No Rosmes. Un vēl? 1, 2. Es. 3, 4, 5, 6, 7. Mašīnā viss sakāpsit. Jā. Un jūs esat māsiņas? Jā. Nu tad kāpjam. Jūs esat jaunais sekretārs. Tikko jauns, bez gada nedēļas. Mēs priekšā. Puikas priekšā nedrīkst. Miliks jau man vienreiz norāja. Vajag. Bet viņš jau neskatās. Nu, un kas par to? Kam tad domāt noteikumi? Mums vai milicim? Taisnība. Ātri atpakaļ. Vai jūs tāds bija tauta ankals? Jā. Neko. Nu. Gatavi? Jā. Braucam? Jā. Braucam! Ko jūs skolā darījāt? Mēs palīdzētu lodājai. Sēdēt tur mašīnā. Un māmiņai palīdzat ko? Kā ir? Mājā. Arī laiks. Es nesu mālu. Traktorā ar viena vieta. Un puikas? Mēs strīdamies. Kur mums kolhos robežā? Apjūjiet, brāļi Rīgā. Vai tad jūs te nesat bijuši? Vienīgi mēs bijām, mēs delegāciju sagaidījām. Mēs visiem devām konjaku, bet mūsu vīri nedēļ, tāpēc par mūsu vīri tāds ļoļaks, ar kuru var žurkas sīdēt. Mūsu uz to kari. Mēs ar māsu bijām tautas sēkos un dejojām ministriem tautas. Bet kurš zina, ar ko robežojas mūsu kolhos ziemeļos? Nezinām, mēs tur neesam bijuši. Nezinām. Bet dienvidos? Nezinām. Un tajā pusē? Nezinām. Un tajā? Nezinām. Un kas ir Spānijas galvaspilsēta? Madride. Un Grūzijas? Tbilisi. Nevar būt. Var. Spānijas galvaspilsēta jūs zināt, bet nezināt, ar ko robežos mūsu kolhos. Braucam tūdaļ skatīties. Vai Latvijas geogrāfija jums māca? Nē, mums ir dzimtenes dabas mācība. Ko tu tu plētē? Un kuram dabas mācībā ir 5? Visiem pārbaudīsim. Ei, reku mana māja! Lūdzu, iebrauksim, iebrauc!
kāju. Kaut man dīķītas piecūkājas. Ko? Rodrigo. Dzīvo kā sušķis. Tu pats esi sušķis. Nāciet, jūtieties kā mājās. Vitolda, onkol, skatieties, kad es biju maziņš, šeit bija balts smiltiņš, un es šeit spēlējos. Mazulīts ar lēlītēm spēlējās. Mans trusīs jūs laikam nokāvām. Jā, nokāvām un izžāvējām. Bija baigi garšīgi. Sveiki, pats jaunais sekretārs. Rodrigo, vai viņš ko sliktu nodarījis? Nē, gluži otrādi, bērni man parādīja kolhozu. Nu, ko vajag, to vajag. Maitis ķēd parāp. Hei, bet tas taču ir Pīlādis. Nu, tu tak īsti Pīlādis. Nu, kā tev bija vārdiņš? Raimonds. Nu, jā, Raimondiņš. Apskat, savas bērnības taciņas. Putniņu to velk uz savu būrī. Šie savu māju pārdevu, jo viņiem tik uz centru. Vai mūs gan no šejienes pat ar mietu neizdzīs, jo šeit ir tāda gaisotne vidavīgi. Mēs esam Vilsoni, vīrs Vilis Vilsons, pirminieks. Zinu, šī gula gribat pirkt. Jā! Vai puika var braukt man līdzi? Lai brauc, lai apskata dzimto zemīti. Rodrigo, braucam. Ei, kur jūs mani vedat? Te tak zīme nedrīkst braukt. Drīkst, agrāk nedrīkst, te agrāk te bija šlagbaums. Lai neredzētu, kā Vanders ar priekšniekiem šņāvi dzēr. Vai jūs zināt, ka pirts sauc sieva asars, jo vīri dzēr un sievas raudāja? Viņa nodeg. Jā, un Vanders viņu atjaunoja, bet nezinu tagad, ko dara. Riku darvi lapsviluši. Ejam! Šeit bija dambis, un no augšas uz to dambi gāja dēls, un visi pliki pa to dēli šļūca zemē. Un Vanders šļūgdams pārplaisa dupsi. Prāzī! Beigat nā! Iedzersim pa glāzei, kamēr jauni mēs. Gan jau vecumdienos zāls noderēs. Iedzersim pa glāzei, kamēr jauni mēs. Gan jau vecumdienos zāls noderēs. Nosvieda bumbu zemē, bumbos negrib zemē aug. Dievs nosvieda cilvēks zemē, cilvēks negrib bumbu raud. Bumbos negrib zemē aug. Labdien! Vaļā! Laikam tukšs. Ai! Meitenes! Vai! Torni! Sveiki, saimniek! Labdien! Pie jums tik skaisti, ka grūti atrast salīdzinājumu. Sveiki. Bērni, palīdziet. Kādiem žurnāliem? Zooloģiskā botaniskajā dārzā. Kā kurortā? Uzpīpēsim. Nē, paldies, mēs pēlposim svaigu gaisu. Pareizi, dēls. Elpo svaigu gaisu un dzīvosi 100 gadus. Mēs taču esam kaut kur redzējušies. Var jau būt, dzīvē daudz esmu redzējis. Nu ko, ekskursantus atvedi? Nē, drīzāk palīgs. Jūs varētu parādīt savu smēķi, bērni nav redzējuši. Ko, nu, nekas jau vairs nav kaļams. Nu jau kā lējā amats atkal ir cieņā. Mēs taču būvēsim, un ne jau standartmājas vien. Būs vajadzīgas jaunas kaltas eņģis, rokturi, balkonu margas, lai tēvs izvēlas stiprākos puikas. Garšīgs. Tagad kā lējā amats atkal ir cieņā. Laikam. Ne, bet meitenes. Ejam. Un Aizsniegsi? šito es pats izaudzēju. No Jā, sēkliņas. Domāju, izaugs. Puikas, nāciet šurp skatīties brīnumu. Īstīga izauga. Pavasarī pat sulas noprovēju. No šitā? No šitā, jā. Nogriezu zaragaliņu, piestiprināju penicilīna pudelīti un padzēros.
Padzēro suliņu pats no sava bērziņa. Pats no sava bērziņa. Vecotēm, kas tas tāds? Tā man tāda eņģeļa mūzika. Guļu klētiņā un klausos. Tagad rāms, bet uzpūka vējš un skan. Jūtos kā paradīzē. Vai tāda paradīze ir? Ir. Katra skaista vieta zemes virsū. Vecotēm, es prasu, kā to visu var paspēt. Ja dara, tad var. Vecotēv, pirms 10 gadiem Komsomolskā pie manis pienāka meitene. Скажите, пожалуйста, что по-русски означает фамилия Дзелскалейс? Es saku, krāsīvai familijai. Železniku kuzņets. Tā reiz gadās. Ai. Tā būs bijusi Ernesta mazmeita. Mans brālis Ernests Sibīrijā karoja pret Kurča. Es biju Dienvidu frontē. Dzīve pašķīra. Un par Ernestu nekā neprasīja. Nē, cik es sapratu, vairs nav starp dzīviem. Ai. Tā tas ir. Bet vai palika kara laukā, vai pārnāca? Nezinu, neprasīja. Mēs bijām delegācijā, nebija laika runas. Puķis mēs braucām tālāk. Nav laika. Priekš kam tā tehnika, ja cilvēkam laika paliek aizvien mazāk? Lai būtu vieglāk. Vieglāk, bet vai ir vieglāk? Nu, vieglāk jau nebūs nekad. Paklausieties, Dzelskalei, nu kā tas sanāk? Dažs labs zemes cilvēks, skaistu, taisnu, vagu dzeni, kartupeļau griezdamies, bet mājas pagalms tās, ka izbrist nevar. Nu kā tā var dzīvot? Var. Kamēr mēsli nesmējies mutē, tikmēr var. Ja man būs vajadzīgs padoms, es varu cerēt uz jūsu palīdzību. Paldies! Lūdzu, paņemiet pati tikko izcept. Ir silta svaiga, vēl nu paņemiet. Nu ko jūs, mēs taču neatbraucām, lai jūs apgrūtinātu. Ņem, dēls, ņem. Jā, tas nav paņemiet. kukulis, no kā tu tā baidies. Tas ir maizes kukulis. Nu labi. Paldies, liels paldies. Uz redzēšanu. Laimīgi. Uz Senču kalnu aizbrauciet pie Svēto Ozola. Bet mums nav naža. Lauzīsim. Ir gan puikas bez naža. Man vecmāmiņa teica, ka karstu maizi ar nazi nemaz nedrīkst griezt. Cepējai muguru sāpēs. Bet austrumos maizi tikai lauž, jo maizītais sāp, ka tu griež ar nazi. Ņem. Paldies. Pēc kā smaržo maize? Pēc zemenēm. Pēc medus. Ņem. Paldies. Garšo kā kūka. Lūdzu. Pēc rudziem. Pēc rudzu ziediem. Nē, pēc rudziem. Pēc medus. Pēc rudzu ziediem. Pēc rudzu miltiem. Pēc rudzu ziediem. Nē, pēc rudzu miltiem. Nē. Nu, par ko jūs gribētu kļūt? Ko? Es par jūrnieku. Es par ugunsdzēsēju. Es par bērnu dakteri. Es par mūziķu. Es par aktrisi. Arī par aktrisi. Un Raimonds? Es par izgudrotāju. Un ko tad izgudrosi? Mašīnu, kur brauca sēndēts, gaisa laukā nāk smags. Kāpēc tu smejies? Mašīna taču tā nevar Viņš iet, izgudros. mašīnai vajag benzīnu. Un kurš te paliks? Paskatieties, cik Rodrigo māja labi izskatās. Nekas, kas redzams, it nekas. Ko? Rodrigo, kāpēc apvainojies? Vilson! Vilson, kā tas sanāk, ka es vedu bērnus pie tevis, bet tev te nav nekādas kārtības? Ko tu te ved? Ved uz lauku, kur strādā, tur ved. Vilson, bērni klausās. Kur tu tās pudeles stiep? Nodošu, būs nauda. Dzirdēji? Es tev saku pavisam nopietni, kārtībā jābūt. Pa kuru laiku? Man darba pilns. Nu, tu padomā, Vilson, padomā. Citādi nevar. Nu, to vajag. Sarunāt. Oficiāli. Labi. Tad jau būs žiguls, tad jau viņš ņems un aizvedīs.
Nu tad sarunāts, Vilson. Absolūti! Vīrs un vārds. Oi, mūsīņas, skatīt, meitenes! Trakot palikt jūs gaidīdama. Kur jūs bijāt? Ko tas nozīmē? Atbildi. Meitenes. Esmu jums aizliegus kāds šās mašīnās vai neesmu? Meitenes. Nu? Autobus. Pienāk autobus, mēs gaidām nekā. Ah, ko tu te ārdies, tur ir šeit tev tiešām žēl. Būtu labāk priecāties, ka tev bērni dzīvi veseli. Liec mierā, Zāni. Ja tev būtu jāpadzīvo vienai bez vīra ar 2 bērniem. Pati vainīga. Paldies, priekšniek. Neņemiet galvā. Nekas. Paklausieties vien kādu medutiņu te lej. Uz redzēšanos. Es patiešām viens pats biju vainīgs. Meitenes ir liels, viņām pašām jāzina, ko drīkst un ko ne. Bet mēs apskatījāmies saimniecību. Meitenes mēs taču daudz redzējām, vai ne? Jā! Tas taču mūsu jaunais sekretārs. Atā! Man vienalga sekretārs vai mācītājs. Svešā mašīnā kāpt nedrīkst. Zini, dēls, tev jāprecas. Būtu sieva, neblandītos pa naktīm. Būs jau būs. Šodien noskatīju brangu šarpu izpūruši ar 2 meitiņām pūrā. Ko, šķirtene vai atraitne? Nu, to es vēl nepaspēju noskaidrot. Nebaidies. Es jau domāju tāpat kā tu. Būtu labi, ja būtu. Bet tagad ej gulēt. Es uzskriešu augšā, vēl pastrādāšu. Pats rajona sekretārs ieradies man pakaļ. Aicina atpakaļ par vadītāju. Man tak tur ir tēvs apglabāts. Cik nakšana esmu gulējis, ka iedomājos mātes, kā viņš neapkop. Sekretār, ko darīt? Vīrs ir ar mieru. Es nezinu. Pagaidiet, broņi, nu kā tā tik pēkšņi? Jūs taču esat strādājis no laika gala. Cik nav pārdzīvots? Viss, kas ir bijis, augstums, dubļi. Viss bija. Bet tur viss iet postā. Varbūt tāpēc jābrauc. Bet... Kā iedomājos tos dubļus? Nav dzīvokļu. Tā mātes kā man migla priekšā. Jums te bērni ir piedzimuši. Man arī vajadzīgs padoms. Padoms. Tev, ne tev sievas, ne tev bērni, bet man mātes kāpiņš neapkots, ka iedomāju māsītu, sekretāru māsītu. Es taču nevaru savu tartaiku dabūt tavā boksā. Nu, lauz kādu sienu ārā. Dzelskaliekungs jau neies gulties zampā. Ko tu? Te nav man teritorija tur pie vārtiem. Paskaties, kur tās mocis. Dzirdēji, Dzelskalīka kungi zemi tālā. Agrāk par zemi cīnījās, bet tagad es kratās vaļā. Ew, nāciet šurp visi. Partors grib runāt. Nu, jā. Paklau vīri, es neredzu nekādas pārmaiņas. Sekretār, tomēr tas nebūs viss labi. Jā, derēs. Ņemsiet? Vēlāk, rudenī. Rudenī nebūs. Labdien. 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 Piedodiet, vai jūs brauciet uz mājām? Jā. Tad mums varētu būt pa ceļam. Jā. Es atkal nopirku aizskarus. Skaisti? Skaisti gan. Māja ir, aizskari ir, tikai saimniece nav. Ak tā. Es jau māmiņai apsolīju, ka ņemšu jūs par saimnieci un meitiņas līdzi. Kur liksiet manu vīru? Kā? Draporgu. Zane! Ja atkal ir mērnieku laidība, kas visiem liek pārvērtēt. Klausies, sekretāri, ko tu man tās bābas uzrīdīji? Pašam bija bail, vai? Pasaka vēlreiz, un tikko pateiks, tā dabūs ūdeni virsū. No. Taisnība ir viņai, tai broņai, kas viens ir lētāks, vērtīgāks. Ko lai dara, ja nu pēkšņi sāk līt? Tu vari galvot? Ko? Tu pasaki man, ko ar to tavu galvu darīšu? Govīm silē bāzīšu, vai? Manās jaunības dienās sienu laikā visi bija pļavā. Puiši, meitas, saimnieks, saimniece. No gaismas līdz tumsai. Tāpat lija, bet paspējām.
Un kad tagad kolhoznieki sanāk kopā? Ko? Jāņem. Jāņem. Kādreiz bija. Kad viņi ēd šašliku un dzer latviešu nacionālo dzērienu ruskuju vatku, jā? Ko? Klausies, Vander, un kurš te paliks? Kurš te strādās? Ko? Šef, man laiks uz dežūru. Vander, vai tā ir taisnība, ka jūs jaunajā klubā nelaižat pašu cilvēkus iekšā? Taisnība? Jā, mums ir mīkstie krēsli. Zini, kā tagad ir jaunieši. Sagraizīs. Nu, kam tad jūs vispār to klubu cēlāt? Labi, ejam. Uz kurieni? Uz klubu. Tagad nepaēd. Ejam. Vander, bērni man šodien teica, aizaugušā grāvī viegli krist. Nu? Labvakar. Labvakar. Kāpēc jūs vēl neguļat? Mums šodien brīvdienas. Kāpēc jūs vēl neguļat? Kur jūs ejat? Mēs ejam apskatīties jauno klubu. Mēs arī gribam. Drīkst? Bez šaubām, ka drīkst. Labdien. Tur tikai laiž augstus ārzemniekus. Un viņš mums Ko jūs nelaiž. runājat? Jā. Vander. Pamēģini pats kaut ko uzcelt. Tad tu redzēsi, ko tas šodien nozīmē. Vander, pagaidi. Vander! Ej vien pats. Bet kur ir kluba atslēgas? Es zinu, pie Martas māmas. Ejam. Labvakar. Labvakar. Arī Sveiki. tā mocer žīga. Labvakar. Mamma mājās? Jā. Mamma. Panāc. Labvakar. Ko jums vajag? Labvakar. Labvakar, ko jūs gribējāt? Mēs gribējām Mēs gribam apskatīt tikt klubu. iekšā. Abas divas? Nāciet uz zāli! Es Paulam Putiņam pasniedzu puķis. Sen nav slēgts. Pagaidiet. Es palīdzēšu. 5000. Hai, viroņi! Mostieties! Ak, kas tur notiek? Nezinu. Davai, paskatīsim. Tādā izskatās. Broņa! Vai? Uzminiet, kas es tagad gribētu būt šeit šī brīdī? Burvis! Labdien! Kāds D'Artagnans es gribētu būt Ješka no Sunciem zēniem? Kurš ir lasījis šo grāmatu? Es! Vieč, ko grāmatas beigās Ješka teica? Tūlīt. Nu, pasaki visiem. Ej, veči un vecenes! Jā. Vīri un sievas! Puikas un meitenes! Cik ilgi mēs tā dzīvosim? Jā. Laime mums te pat sūnu ciemā! Zem mēslu kaudzēm! Tikai tās visas jātīra nost! Pareizi! Un sāksim tā, ka mēs turpmākajās dienās izdarīsim katru dienu kaut ko labu un pulksteni 9:30 sanāksim šeit un par to visi viens otram pastāstīsim. Labi? Jā! Un sāksim katrs ar savu pagalmu, ar lūžiem, ar dzelžiem, stikliem un ar aizaugušiem grāvjiem. Viss sūdzās raksta, ka veikalā nevar dabūt ne ziedo, ne pekteru, ne vāciet. Bet pie manas bibliotekā krājumī stāv neskart, nelasa. Ko gribi? Nelasa, jā. Labi. Ejiet, meitenes, ejiet. Labvakar, labvakar. Meitenes, pieprasu, lai es jums atvainojos, ka biju pret jums netaisni. Piedodiet. Es jau pats biju vainīgs. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Pazūd, es jau teicu, nerādies acīs. Miška, es vakar nebiju pie tevis, ne? Иди выспись, придурок. Labrīt, Zani, sekretār. vai Janka vakar nebija, ne? Ko te vajag? Nu, varbūt. Sekretār, ko jūs ar mums bērniem esat izdarījis? No pašās rīt jau. Sekretār, lielgabalu. Paklau, Jurka! Jurka, es vakar nebiju pie tevis, ne?
Kur es vakar biju? Neatceros. Kad riņķens dzērušies. Citreiz ar mani uzmodinās. Ko tu saki? Jau no darba, Vilī? Vakar gribēju apļaut dārza malu. Vēls uzjājos tumsā kaut kādai cels stībai. Nu, ko tad tu pieredzējis vīri? Tāds zelta, ka nekā nevar redzēt. Vajadzēja pavasarī apļaut. Vajadzēja, pa kur laiku? Jāatrod laiks, Vilson, un būs jāsamaksā par remontu. Es vakar pie tevis nebiju. Tur mašīnas lūst, tur dzelži lūst, kā kartupeļiem, klausies. Motociklu pasaulēju. Augriezdamies oficiāli. Nezinu, kur to motociklu atstāju. A, tu neesi dzirdējis, kur es vakar biju? Nē, taču apšujies. Tikai lietu vajag. Nepiesauc nelaimi. Jā, kam laimi, kam nelaimi. Ja nebūs lietas, nebūs ražas. Nebūs ražas, nebūs naudas oficiāli. Žigulim! Žiguls tev noslīgs sēcvidū. Man nenoslīgs. Es uzmaukšu platās riepas nāks griezdamies. Ja nenāks, piejūks Baltkrievu priekšā, idrīt pavīcīt oficiāli. Kā tik neuznāk? Sekretāri, vai augsts nav? Nemokiet vēl loģiku. Es par savu kursa darbu. Piedodiet, atkal nelaikā. Bet man ir jāuzraksta, ja es neuzrakstīšu, es nebeigšu kursu, jūs saprotiet man. Redziet, tur ir mūsu kolhozs lielākais teorētiķis. Jā. Viņš jums visu paskaidros. Lielu paldies. Protams, cik būs manos spēkos, es jums palīdzu. Jā. Laimīt piedod, pie manis no preses. Pat labāk var runāt visu. Pat labāk padomu varu un uztenaukt atļauju no ikvienu uz vietām prasīt pilsonisko drosmi. Viss sarežģītākais jautājums. Jā. Tagad uztenaukt prasa saukt lietas viņu īstajos vārdos. Kādas lietas? Viss sarežģītākās, visaktuālākās, vissasāpējušākās problēmas. Kādas problēmas? Birokrātisms, tukšvārdība, liekvārdība. Lūk, tas ir viss tas, kas vienmēr sakot, kas bremzē mūsu augšupēju uz augšu. Viss ir nežēlīgi jāizlīdzina. Jūs konkrētāk nevarētu. Tā jau ir tā konkrētība. Pilsoniskā drosme katram savā ieciknī nozarē. Atļaujiet citēt. Masu informācijas un propagandas līdzekļiem uzdodas nodrošināt plašu atklātumu cīņā pret birokrātiju, palielināt vietējās preses lomu šajā darbā, asāk un principiālāk kritizēt dažādus maldinātājus, radīt ap viņiem sabiedrisku nicinājumu atmosfēru un tā tālāk un tā tālāk. Kurš tad vinnēja? Tu vai Vanders? Vinnēšu tad, kad sienas būs šūņos. Jā, agrāk visu Latviju izbaroja ar sauso sienu. Kurš tad tādu skāpu sienu zināja? Paskat pats. Sveiciens jūsu mājās! O, Vitold, mamma! Ko tad jūs te raujaties, ko? Sveiki, sveiki. Vitold, jūs jau varētu visu to Lotos vienībai uzticēt, tad ja viss būtu uzcelts un viss būtu kārtībā. Nē, Vander, pie tā ātri pierod. Priekšniek! Vitold, mēs izvilkam jauno valgu, šito patur sev. Nu, tad būs ko likt garāžā. Vitold māte, Kazika dod atslēgas. Sekretār, man vēl jāizbrauc līdz postenim pie tilta. Es atbraukšu rīt no rīta. Pagaid, Vander, priekš kā tev šofērs, ja tu pats proti braukt? Nu, Kaziks aizņemts sabiedriskajā darbā. Kazik, tev tas pašam ir mašīna. Kas tad ir? Kā? Sabiedriskā darbā ar savu benzīnu? Bet tev taču sevis nav žēl sabiedrības labā. Tas neko nemaksā. Nu, bet kāds no tā labums? Ko? Priekšniek. Nu, tā jau ir. Kad risinās un lemj pie jaunās ustanovkas. Tad jau tiešām.
Kad tev raikumā prasīs atskaitīties par kolhoznieku sabiedrisko aktivitāti, tu man vēl pieminēsi. Tu man vēl lūgsies. Lūgsies! Bērni, neiet mājās! Nedrīkst, neatļauj, nedrīkst! Vanders neatļauj, nedrīkst! Kā mēs esam Vanders? Ko? Nu mēs darīsim, ko? Vīnaceļš? Jā! Kur tad tas tāds ir? Tu mākslīgi rada tēvu un dēlu problēmas. Ir veci un nemainīgi Ustanovka, ka tāda problēma nepastāv. Tu vēl zem galda staigāji, ka tāda Ustanovka bija, un neviens kongress to nav nomainījis. Bet es nesaprotu, pie kā jūs man pieskaitāt, pie tēviem vai pie dēliem? Nav tēvu un dēlu, bet tu esi anarhists. Uz brīnos kā tādu putru galvā varēja veikt partijas. Piedām ar izcilību. Tu esi darba audzinātājs, nevis pionieru audzinātājs. Tev jāaudzina jaunie kadri. Jā, bet tu audzini puišeļus. Bet 2000. gadā viņi būs vīri un sievas, kas te dzīvos. Pagaid, pienāk jau sūdzību. Labi, jau žēlabas, jā. Labi, īsi un skaidri, vai mums ir ļauts nodarboties jaunajā klubā, jeb ne? Nē, nav ļauts. Ne tu to taisī, ne tu to regulēsi. Saproti, es arī esmu partijas biedrs. Labi, tādā gadījumā mēs iesim uz veco vīna cehu. Uz veco vīna cehu. Nu, ko tu ecējies? Tu nevarēji savaldīties. Šitā jāsga tak ilgi nevilksies. Pieeļosies, saeļosies. Pacieties! Puikas, mieru! Mieru un ātrumā pakaļ! Un neko nedauzīt un nesist! Jo 1917. gadā revolucionārie matroži Ermitāžā pat neko neaiztika. Saules rīts! 1789. gadā Franču buržāziskā revolūcija sākās no viena čuksta. Ko darīja tālāk? Un ko viņi izdarīja? Ieņēma Bastīliju. Mēs ieņēmām šo bēdu cietoksni. Kur tu radies, bēda? Kur tu izcēlies? Vai tu slapjā zemē bēda mitinies? Tā rakstīja Rainis Iljām Muramietī. Sveiks, Pēter! Kas ir? Klausies, glāb. Nu? Es līdz 2 neizturēšu. Tu esi traks. Pie stūres. Es braukšu vēlāk, es tagad nevaru, man sirds netur. Kam tu to ved? Sievai! Sievai? Bijušajai sievai. Saņēma naudu, aizņēmos, lai atdod man to, uz ko mēs abi. Ai! Es neesmu sīkumains, še! Ņem vietā jaunu, atdod man to, uz ko mēs abi. Kāzu dāvana! Olsties ar savu jauno štuceri! Divvietīgais! Cik tu samaksāji? Pēteris cilvēks, Pēter. Tu laiz ko tu? Maskirovka. Glāzi. Kā tu to zini? Man Kaziks stāstīja, ka katru nakti abi tiekoties ezermalā. Bet tā taču var sajaukt. Man ir savu sistēma, bet es tev nedošu. Tu piedzersies, nositīsi partorgu un man par to būs jāatbild. Pēter! Pēter, nemok cilvēki. Pēter, es taču tikai vienu. Tu zini ko? Tu sadod viņam pa savu revennamu. Kā? Uzraksti visu, kā viņš ar tavu bijušo pa upmalu, pa vakariem, krūmiem. To es nevaru. Es uzrakstīšu. Tu parakstīsi. Un kārtībā. Labi, bet papīru. Papīru skolā dabūsim. To vēlāk. Bet uzrakstīsim visu pēc kārtas. Tā varēsim. Paklausies! Nu, meistā! Letiņa. Nu, vai tu kaut ko darīsi? Nu, nabadziņ. Rādi savu ķēvi. Kāpēc jūs mani šeit atvedāt? Laba māja un stāv tukša. Sieva asaras. Jāpadomā, kā varētu izmantot. Jūs zināt, ka šī būda deg? Jā, bērni man teica. Kāpēc jūs bojājat sabiedrisko īpašumu? Kāpēc tu bojā sabiedrisko īpašumu? Pie valna. Tev ir sērkociņi? Nav. Šķiltavs? Es nepīpēju. Žēl. Tu zini, ka šito būdu aizināja? Ko? Es viņu aizināju, es. O, kā tev izgāja pa gaisu. Tas bija kaut kas vēlnišķīgs. Skaists. Dzērāja darbošām kājām, nes šņāp pudeles ārā. Bet Vanders iedomājies maitāt uzlīdz bleķi, viņš domā, ka tas nesvils. Svils ir labāk nekā viss pītās mēbeles un sintētiskie paklāji. Tu paskaties, stāv, gaida. Kura bulvāru
Vari kūp, tevi satiku, un vairs nerodu mierā. Sveiki, Pēter! Sveiki! Paklausiet, kam te mēslu piedara? Skolai. Nevarētu iztaisīt kādu višu? Nu, ko tas mējies? Par ko? Vajag. Šefiņ! Skolas direktori aizgāja. Cik uzliksim? 3. Nu, lai iet 3. Nu, labi, iztaisīs, ko? 4. Jā, un es eju projām. Nu, lai notiek 4. Nu. Bet mašīna tev ir? Nav. Kam tā piedara? Jāni, letiņ. Ir iespēja atveldzēt sirdi. Kur? To. Melieši, ko jūs ar mums izdarījāt? Mēs taču tā ticējām. Kasies! Laižam pēc žiguļa. Vasmorka! Ovcāli! Urā! Nebūtu palikuši bez... Sveiki! Labdien! Akalīst! Karpeļaugs griezamies! Netraucē, Vilson! Kas tur notiek? Siens salīja. Vanders aizsūtīja uz staciju mašīnas pakaļ kombikormam individuālajam sektoram. Sekretārs tagad trako. Tā ir, ka nekā nesaprot no lauksaimniecības. Bez simpātija minimuma, bez labēlības pret mums. Šodien reti, kurš gribēs strādāt. Šodien visi meklē emocionālo komfortu. Es ceru, ka šādu frāzi tu būsi dzirdējis. Jā, esmu. Šodien ar pātagu vairs nevar, mīļais draugs. Ne jau ar pātagu, Vander, bet ar jēgu, ar jēgu! Ar pārliecību.
ar saprašanu, ar domāšanu, ka nečibinamies tikai šodienai un šodienas iztikšanai, bet jūsu kombikorms... Kāpēc mans? Tas ir privātā sektora kombikorms. Bet aiz privātā sektora stāv. Pēc pusstundas es būšu klāt maziem vārtiem pie bāzes, jā. Priekšniek Vilsons var iet pie jums. Ejam, dēliņ! Labdien! Sveiki, priekšnieki! Eka lietiņš, ko karpeļiem. Bet sienam! Nu jā, tā ir kas. Vienam dēr, otram skāde. Jā, klausies, es par to iesniegumu. Par Žigulu dzirdēju, mums atkal esot piešķirti. Jā, piešķirti, jā, 6 gabali. Mums tas smalku sarkano. 2 8 un tad vēl 6. Lai aug, meistars. Paklau, meistar. Pagaidi tur. Kāpēc? Saprot, mums te būs vīru saruna. Rodrigo, neņem ļaunā. Ej, viendēliņ. Nu, kas ir? Paklau, Vili, kad tev mājās būs kārtība? Pa kuru laiku? Vili. Es ar tiem karpeļiem nojājies no rīta līdz vakaram. Es tev brīdinu, būs ziepes. Nu, būs. Priekšniek, es esmu propagandists seminārā. Būšu pēc 2 stundām. Kur tad tu brauks uz bāzes semināru? Pie Pētera jānomaina klapani. Kauns nav? Kas ir kārtība, kas nav kārtība, to neviens vēl nav konstatējis. Bija lēmums cīnīties. Nu, oficiāli. Nu, tad cīnīsimies. Viss kopā. Bet vispirms ir darbs. Raža. Oficiāli. Nē, Vili, tā dzīvot nevar. Nu, nezinu. Kas bija? Ierapdausīt. Nu. Šeit, pieliet. Ko tu gribi noskaņot manu dēlu pret padomju varu? Tu netici 9. liekulim. Darbs mūsu zemē ir godas, slavas un šitās. Nu, varonības lieta. Tā man mācīja, un tā es tev mācīšu. Un kas nav ar mums, tas ir pret mums. Rodrigo! Nāc šort pie puikām! Sēdies, dēliņ, un mācies labāk stūre. Oficiāli. Un parādi viņiem pīgu. Kam tas varētu piederēt, ko? Tas ir veikšana no mehāniskās darbības. Galīgi beigs. Tie pillāži pazaudēja. Viņš visu vasaru meklēja, nevarēja atrast. Vai tas no kara laika? Vai es nemaz nezināju, cik tas skaisti? Kāds te pavarās? Kas to būtu domājis? Baigi forši! Puikas, kāpiet augstāk! O, te vēl foršāk! Ko mēs te varētu izdarīt? Mēs te izbūvēsim peldētavu, laivu novietni, un ziemā mums te būs slidotava. Te vajag tramplīnu, kur ziemā slēpēm brauc. Labāk motocross. Priekš kā motocross, lai tikai piesmedzētu. Tikai jāizsēd visi krūmi un augsts. Iztirtīsim. Un tad varēs lēzēt līdz pašai pilsētai. Un mēs redzēsim, kas pie mums atbrauc un kas no mums aizbrauc. Ei, jūs tur tai pusē, kā te var iebraukt? Tikai caur mūriem. Tas taču ir svarīgi pasākumu degradācija, absurds, apolitiskums. Klausies, sekretār! Kāpēc tu šeit sadomāji? Brīvā dabā. Variem kaut mēs kultūra dārziņā. Tu nezini, kādu naudu mēs katram māksliniekam. Būsim tuvāk īstenībai. Reku bērni arī. Meškar, tu taču man apsolīji. Apsolīji. Tu teici vīrs un vārds. Nu, tātad, par vīra vārda nepildīšanu un par nekārtībām darba iecirknī es iesaku izteikt rājienu darba vadītājiem Meškaram. Sekretār, par ko es teicu, ka tā nav mana teritorija? Meškar, vienbalsīgi tev tiek izteikts rājiens.
Mešker, puikas atrada motociklatu krūmos. Nu zinu, es jau sen jaunu nopirku. Paskaties. Klusu, un tagad runāsim par Vilsonu. Par galīgi nolaistām un nevīžīgām mājām Vilsonam izteikt vismaz brīdinājumu. Par ko? Tu pasaki man. Par ko? Par to, ka es sev darbā nežēloju, ko? A, kāpēc neiesaistījies konkursā par tīrāko sēklu? Ej, tu zini ar saviem konkursiem, ja tā neciet, es nestrādāju, ko? Tu pasaki man, es nestrādāju. Kurš ir par to, lai Vilsonam izteiktu brīdinājumu? To es tā neatstāšu. Es iešu līdz Raikomam. Es iešu līdz Cekai. Oficiāli. Vander. Atturos. Viņš atturās. Labi, ar vienas balss pārsvaru Vilsona tev tiek ko? Kādu pārsvaru? Tu domāji, skaidīt nemāku? Vilsona, es izmantoju savas divbalss tiesības. Un tagad pats svarīgākais. Kā būtu, ja mēs visi kopīgi lūgtu valdei, lai par nekārtību personiskajās mājās un darba iecirkņos vainīgajiem uzliktu pamatīgi naudasodu? Citādi mēs ar viņiem netiksim galā. Jā. Par naudasodu apmēriem runāsim vēlāk. Pareizi. Kārli? Sekretāri, kas vienam ir kārtība, otram nekārtība. Kā to var izspriest? Janka? Marta? Vande? Apstāvi! Vande! Apstāvi! Ko jūs vecajam veltīgi galvu jaucat? Tas vairs nevienam nebūs vajadzīgs. Nebūs vajadzīgs. Jo, tāda meistara kā jūs tādu vairāk nav. To jau vecajam teica, kad viņš revolūciju taisīja. Būs. Kad viņš strēlniekos gāja, tad arī būšot, bet kad viņš atgriezās, tad viņam iedeva to jaunsaimniecību. Par to gan viņš pie stadina kā kulaka sēdēja, bet pie Ulmaņa atkal kā sarkanais, un arī teica, ka būs. Mums arī teica, ka būs, kad mēs par topinambūru cīnījāmies, teica arī, ka par kukurūzu cīnījāmies, teica, ka būs, par koksagīs cīnījāmies, būs. Es jau domāju, ka būs tikai tas, ko mēs ar savām rokām. Из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты. Nu kā, dialektika ir attīstība pa spirāli. Mēs nokļūstam turpat, kur bijām. Kā turpat? Tikai pakāpj augstāk. Es nekā nesapratu. Nu, tikai pakāpj augstāk. Šef, ko es tev teicu? Klausies. Nu, piemēram, jūs esat gudrāk par saviem tēviem, bet man jābūt gudrākam par jums. Tā ir dialektika. Viņš dziedāja. Allons enfants de la patrie, la 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 la. Marselēs, jā? Jā. Nu, priekš kam tas ir vajadzīgs kāzīgi? Par Poliju runājāt? Kāzīgi. Viss ir skaidrs. Ņem. Скрой маяс. Paldies, uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Шеф, тут это не что-то то, это не по-новому. Labi, ka es pamanīju, vēl vienu minūti. Labi, ka es pamanīju. Vai cietuši ir? Nē, tikai tas Liepiņānis. Kāds Liepiņānis? Nu, viņš ir tas ir bijušais, nu. Kāds bijušais? Nu, labi, ka es pamanīju. Ai, tiklīdz kā izstiep no šļūtēm, tā liesmas gāja augšā. Vēl vienu minūtu un būt pa vēlu. Vēlu viņam. Nu, vēl vienu minūti. Kas viņš tāds ir? Kur viņš strādā? Bijušais drops, kultūrs. Liepiņu zemes vīrs. Brauc skaidroties ar sievu. Ātriem zvanījāt? Jā. Kā tas notika? Ēdījām prasiet, abi dzēra. Nē, liek Edijam mieru, viņš pats, Janka pats atnes. Edijs nav vainīgs, dzird priekšnieks. Priekšnieks, tiešām, Janka pats atnes, viņam vajadzēja uzpravīt dušu, jo, vajadzēja tur. Labi, skaidrs, iekšlietu daļai zvanījāt. Es miličiem. To es pats izdarīšu. Andermaita, tur vēl palika šņabis. Ierauj! Sprāksim kopā abi.
Meitenes, labvakar! Labvakar! Nu, bet pa kuru laiku? Nu, tad Žiguls aizies gar degunu. Tāpat kā Belospīnam un Ķiperam. Tekošiem arī? Jā, tikai viņi tā tūlīt neatstās. Viņi rakstīs. Viņi rakstīs uz Raikomu. Klausies, tad tu man arī saka oficiāli? Neko es tu neiesaku. Savēdi savu māju kārtībā, tad jau redzēsi. Par pīpēšanu būs lēmums tiem, kas nebija 50 kopdienā. Kurš te to izkontrolēs? Mums latviešiem kontroliem nav vajadzīgi. Vēlams ar 15 rubļu. Mēnesī klāt oficiāli. Klausies, tāpat to ar Raikomu tu man iesaka oficiāli? Nekā es tu neiesaku, savēdi savu māju kārtībā. Bet mēs kā tik uzrakstīsim! Oficiāli! Puh, idioti. Kā tur ar mūsu apdegušo? Ak te? Asins? Nē, donoru mums nav. Labi, es jums piezvanīšu. Ko tu gribi? Laimīt. Ko? Kas tu nu atkal? Kazīgs ar mašīnu? Ak, Dievs. Propagandists seminārs, pažarnieku biedrība, grāmatdraugu biedrība, družiņņiki. Es gribēju pārcelt viņu citā darbā. Nevaru. Neatļauju. Aizstāv. Bet kā tad Vilsons? Nu redz, Vilsons ir pirmrindnieks, ordeņa kavalieris. Vilsons var visu. Vilsons rakstīs uz Raikomu savu panāks, savēdi savu māju kārtībā, citādi tev Žigulis aizies gar degunu. Edi, saka! Tu domā, ka mēs neprotam rakstīt sūdzības? Lūdzu, rakstiet. Tikai savēdi savu māju kārtībā, citādi tev Vilsons aizies priekšā. Ak, viņam Vilsons! Vilsons! Atkal Vilsons! Vilsons priekšā pakaļ! Ar ko tad viņš ir labāks? Par mani ko? Dod atslēgas. Atslēgas dod. Nu? Es tikai paņemšu savas dzīvokļa atslēgas. Godīgi nopelnītas dzīvokļa atslēgas. Tikai savas dzīvokļa atslēgas. Sveiki, priekšnieks. Sveiki, priekšnieks. Ko? Kas ir? Par droporu pārdzīvo? Neņem galvā, priekšnieki. Nezāli, neiznīkst. Kaut ko vajadzēja? Nekas. Ķirurģiskā? Te mandars. Pagaidiet pie manis ar dokumentiem. Tūlīt ārā. Halo? Nē, nepārtrūka. Ziniet, mēs veicam zinām darbu. Ka var noskaidrosies, organizēsies. Es piezvanīšu. Labdien, Vander, onkul! Holozam būs baigais. Mēs salasījām 30,792 pudeles. Bet kur es likšu 35,000 litru vīna? Vari man pateikt? Vander! Vander, vajadzēja... Bagāta valsts. Kas ir priekšniek? Bagāta valsts. Pa ko nenoši cauri? Rieme cauri? Futbols cauri? Ko? Bērnu nav? Ko? Ko? Mājās? Marš! Es tev parādīšu, kurš ir tavs tēvs.
Zane? Liec man mieru. Kāpēc tu neatnāci? Es tev gaidīju. Tikai es pie jums esmu mainīga, tikai es! Pagaidi. Nerunā muļķības. Kazīgs bija pilsētā viņu saticis un viņam visu izstāstījis. Tātad tu viņu joprojām mīli? Nemīli. Tikai tas viss ir vienkārši. Zane, tad tā bija tikai atriebība? Nē, ko tu runā, mīļais? Kāda te var būt runa? Runa par atriebību. Es gaidīju saprāt kā vienīgo sodu pār viņu. Tu jau nezini visu, bet varbūt arī zini. Mums ir vēl 3. bērns. Meitenīte. Tur, debilo bērnu namā. 5 gadiņi. Nepazīst mani. Nerunā. Nepazīst mani. Nerunā. Jēzus, Marija, zābakas, vajadzēja apmaukt. Vitold, iepazīsties, sekretārs. Neslāpē motoru no... Rajona sekretārs man pakaļ atbrauca, saproti? Vitolds. Ladislavs. Neņemiet ļaunā mūsu Staņislavu. Saprotiet, mani par vadītāju aicina. Pilnu algu maksā grūti, ļoti grūti. Bet man tur dzimtā māja, kapiņš. Tēva kapiņš, mātes kapiņš. Ka es iedomājos, nē, līdz klācis aizvedēs man sirdī, Jēzus Marija. Nu, kāda tā, jūs pats rajona partijas sekretārs vervējat cilvēku? Bet citādi nevar vecīt. Iedomājies te vēlni nolaiduši mūsu zemi, iztaisījuši mākslīgu problēmu. Iztaisījuši Krievzemes nemalzemes problēmu Latgalē. Iedomājies uz katriem 100 hektāriem 4,3 cilvēki. Nu, un katrs 3. pensionārs. Jā, ir bērnus par ķivļiem sauks reiz. Un vispār joki nav. Vitold! Galvenais! Nevajag uztraukties. Nu pagaidi. Izturēsi. Saproti, kaut tu man. Galvenais ir cilvēciskais faktors. Cik nakšu es neesmu gulējis. Jums jau te labi kultūra, mākslinieki brauc. Acu priekšā kapi. Aktieri, man ļoti patīk tā dziesmīgu dziesmu. Un labi, un mani par vadītāju. Tie mūsu neviena vārna Man jau bērni varēs palīdzēt. Man ļoti patīk pagājušajā gadā solīja būs Artmana Līmani. Atbrauc viens pats studijas direktors. Tu viens? Oi, Celskalei, paldies! Nu jau atkal kādu laiku turēs. Nākšu pie tevis uzpīpēt. Es jau oficiāli skaidros nepīpētājs, bet dejies jau tādu daudz laist garām. Vēls sarārā, piesārģos vēl okeānu. Vidrīt, Klenicīt, nu gan laiki pienākuši no paša puikas jābaidās. Nekās! Ilgi viņš tevais nestaigās. Nu pat traumaks no rajona ir klāt. Mēs tam sprukšņam pavācīsim. Dzimteni mīlē. Traumaks ir klāt. Nu tā viens otrs dabums pa dūlo. Oficiāli! Vai nedomā apcelt darbu tautu? Un vispār lieciet tam cilvēkam vienreiz Lai mieru. viņš nelien tur, kur nevajag. Lai viņš guļ ar svešām sievām, cik un kur viņš grib. Lai viņš staigā ar oktobrēm, kā viņš grib. Bet lai nebāž daru un citu darīšanās. Ne viņš to kolhoz cēli, ne viņš viņu regulēs. Tu cēli? Pagardīsi viņu morāli. Starp citu ir signāli, ko viņš dara ar tiem bērniem. Ko viņš viņam māca? Dialektu, oficiāli. Dialektu, jā. Starp citu, viņa dēļ bojā aizgāja cilvēks. Nu. Sulu bērniem taču būtu prieks kaut kā. Ak, cilvēki, nu ko jūs dariet, cilvēki? Ko viņš padarīja? Viņš pat degunu nav vēl apsildījis. Nu ko vienam aiziet braukāt ar valsts automašīnu savās darīšanās, a otram negrib, lai tas dzīvo kā lops. A ko jūs tā teiksit? Kā viņš padarīja? Maksās kaut ko strādāt, kaut ko pārmainīt, kaut ko veidot pa jaunam. Ko nu? Izstrīdējamies, izlamājamies. Demokrātija, nekādas ustanovkas. Pagaid, bet... Ko? Nu, tu nepārsteidzies.
Laid. Ko skaties? Strīdos dzimst patiesība. Nē, tas nebija strīds, Vander. Rodrigo, nācies! Puika, nācies! Ieliec klietī eņģes. Tās durvis man vienreiz ņems un nositīs. Tevi nenositīs, oficiāli. Kad tu tos nažus iztrīst? Te karpeli nevar nogriezt. Tad, kad tu glābeklim ieliksi zobus. Pakurlai. Puika, nācies! Un kas tie pa verķiem? Šitie? Jā. Tos tas reņģu galva aizmirs. Un kāds reņģu galva? No kino studijas. Un ko tu ar viņiem darīsi? Tēti! Nu? Nu paskaties, kā mēs dzīvojam. Man nepatīk. Kas ir? Nu visi bērni par mani smejas. Lai viņi smējās. Tā kā mēs brauksim Žigulī, tad viņi visi skries no pakaļas un lūksies, lai pavizītu. Es negribu. Aprieš, kam te es te plēšos? Tavs tētis ir varonis. Kuram bērnam vēl tētis ir varonis? Jā. Pirminieks, pulā citu labā. Baigais varonis. Lopiem maizīti izbaro. A tu dabu kombikoru, un tad runā. Man skaidrs, no kurienes tas vējš pūš. Un to viss nenos. Sekretārs sapūts Sēž pie galda, kā tāds Muhamedāns. Ķirurģiskā nodaļa. Te Vanders. Jūs ziniet, ar tiem donoriem mums ir, kā ir. Mēs darīsim tā. Braucu es pats. Man ir pirmā grupa. Dar visiem. Ko? Latvieši neviens tā nedara. Bērēs bildi neliek. Kaziks teica, ka vajag. Traģiskā nāvē mirst. Francijā arī tā dara. Un Maskavā. Biedri, šeit paliek viņa mūža daļa. Caur Somu pirti vandergājiens nav ieplānots. Caur Somu pirti vandergājiens nav ieplānots. Caur Somu pirti vandergājiens. Из окна видишь. Apturi! Ej, mazais! Kas tu nu? Кто влюблен и всерьез. Dabūj durvis! Uz nākus kājas sagriez! Тебя превратит в цветы. Kas tev noticis? Man nekas. Vitolda onkulim Kriška. Kā Kriška? Izsauc uz rajkomu. Manu tēti arī izsauc uz rajkomu. Kā liecinieku daudzus izsauc. Broņas tante atteicās strādāt. Nesadzīvot, bučojās un Martas mammu. Sadedzināja droporgu, māca pagrīdē marsinēzi. Un dialektiku. Celskāj! Sekretāram Kriška! Aiziedā uz rajkomu! Bučojās ar Martas mammu! Ko tu teici par manu mammu? Bučojās ar Vitolda onkuli!
Vitalda onkulim balta un pikaps. Tā arī krūmus nepaspējām izciet. Mēs ierīkosim gokartu. Es varēšu pateikt, vai Vitalda onkulim ir labs garstāvoklis vai slikts. Kā to zinās? Ja Vitalda onkulim ir krekls ar uzlocītām piedurknēm, tad ir labs garstāvoklis, bet ja ir jaka, tad slikts. Kas to teica? Man mamma teica. Tavas mammas dēļ viņa izsauc uz rajkomu un karina augšā. Nekā tava tēta dēļ jūs esat slinki un nevīžas. Ko tu teici? Cērta krūmus! Aiziet pēc cirviem! Šodien mēs dzīvojam ļoti paticīgi, bet, diemžēl, esam nevērīgi pret lietām, kas mums apkārt. Pret mantām, pret vērtībām. Tādēļ mēs nolēmām sākt katrs ar savu pagalmu. Ar lūžņiem, ar stikliem, ar aizaugušiem grāviem. Ļoti interesanti. Lūdzu, netrauciet man presē. Ak, tā! Nu! Ja es neuzrakstīšu, es nebeigšu kursu! Kas jūs tā mācīja? Koks ir dzīvs, viņam sāp. Nāk! Skatieties, kreklā! Kreklā oficiāli.